Čau visiem meditācijas kanālā. Pirmo reizi laikam īstenībā šeit runāju, nevis tikai jums dodu meditācijas, jo es jums uzjautāju jautājumu Instagramā un padalīšos ar kādām no atbildēm, par ko jums gribētos meditāciju. Un kāpēc es šo dalos? Tāpēc, lai arī tu, ja tev ir kāda ideja par meditāciju, kur tu ļoti, ļoti vēlētos no manis dzirdēt, lai tu man atrakstītu un ieteiktu, jo arī šis man palīdz vienkārši izdomāt, ko jums nodot. Un kādu no šīm meditācijām arī šodien jūs dzirdēsiet. Tātad man raksta, gribētos par uzdrīkstēšanos darīt savādāk, kā man prāts saka, par labu veselību, pašsajūtu katru dienu, par savu mieru, atslēgšanos, par sievišķību, veselību, piedošanu. Kaut kāda ir bērnība saistīta, ja tāda ir nāves meditācija, tā mums ir jau īstenībā. Par iekšējo mieru, par to, ka ir labi te un tagad novērtēt būšanu mirklī. Es domāju, ka mēs varētu sākt ar šo. Par mieru, veselību, pašpārliecinātību. Varbūt ir meditācija, kas palīdz sasniegt paļāvību sev, saviem spēkiem, spēku tikt pāri bezcerībai. Tā varētu būt ļoti skaista. Par ticību un labklājību. Un, jau atkal ir sasniegts zemākais punkts, gribās kādu uzmundrinājumu par savas lietas meklēšanu, atrašanu, baiļu atlaišanu. Brīnišķīgs tēmas jums šeit ir, ar ko jūs esat iesākuši un atbildējuši man uz šo Instagramā, un tāpēc mēs sāksim ar vienu no šīm meditācijām šodien. Kas tev ir jādara pirms meditācijas vienmēr? Apskaties, lai tev telefons ir uz klusumu. Apskaties, lai tu esi padarījis visas tās lietiņas, kas tur varbūt dega, kam varbūt bija jāatbild, lai prāts tev ir mierīgs, lai ir tāds vai arī izstāst, es pēc 15 minūtēm šo visu atbildēšu un visu izdarīšu. Iekārtojas ļoti ērti, vislabāk, ja tu sēdi, sakrustotām kājām, labā pāri kreisie, plaukstīņš uz augšu. Ja ir kaut kas, kā tu gribi sevi labāk iekārtot, tad noteikti spilveni, sedziņas un tā, lai tev ļoti, ļoti labi ērti, bet tā, lai tu arī neaizmiedz. Tā kā iekārtojamies. Un tad dodamies uz meditāciju. Šodien meditācija par to būšanu šeit un tagad un novērtēšanu un būšanu mirklī. Taisam aciņas ciet. Lēni ieelpojam. Mazliet aizturam elpu. Un lēni izelpa. Izelpojam caur muti. Lēni ielpa caur degunu, aizturam mazliet un lēni izelpa. Uztaisiet tādu ar skaņu, ka jūs dzirdat savu ielpu, tad mazliet aizturat elpu un tad lēni izelpa. Tā kā okeāna skaņa, tāds. Un vēl divas elpas tādas skaļas, skaistas, tā lai jūs sadzirdat okeānu un bezgalību sevī. Ielpa, mazliet aizturam un izelpa. Un vēl viena tāda pilnīgi nomierinoša, pilnīga paļāvība sev. Aizturam un lēni izelpa. Es šodien atkal nāku šeit pie sevis, uz savu brīnišķīgo vietu. Šajā vietā ir miers, te ir prieks, te ir harmonija. Un sajūt sevī mieru. Varbūt kādā īpašā ķermeņa daļā tu to jūti vairāk, kur es jūtu mieru sevī. Kur es jūtu prieku sevī. Kur es jūtos harmonijā. Un kāds ir šis mirklis, kurā es šobrīd šeit esmu meditācijā? Kā jūtas mans ķermenis, vai tas ir priekā, mierā un harmonijā? Tieši šobrīd, šeit un tagad. Vai es varu to vēl vairāk relaksēt
un ļaut tam pilnīgi saplūst ar šo bezgalīgo telpu, kura ir manī. Tu tak jūti tevī, tad, kad tu aiztais acis ciet, ieslēdz tādu citu pasauli, tur vizualizācijā iespējams ir lidot, skriet, uzbūvēt savus sapņu mājas, iztēloties savus sapņu attiecības. Un tas notiek šeit un tagad, ar acīm ciet. Kas ir tas, ko tu šodien savā bezgalībā sevī vēlies izveidot? Kas ir tas, ko tu tur izveidojot, ļaus sev izjust? Tu šobrīd nosaki tieši šī mirkļa kvalitāti. Ko tu vēlies šajā mirklī? Kādu sajūtu? Varbūt tā ir pilnīga brīvība un tu iedomājies, ka tas ir tā kā zirgi auļot pāri laukiem, tad iedomājies to savā acu priekšā notiekam. Tu sajūti vēju vai sauli, kādas smaržas. Tu esi tur, kur tu vizualizē. Tu šobrīd uzbur savu sajūtu sevī. Tu vari paspēlēties, tu vari uz mirkli tā, uz pus sekundīti atvērt acis vaļā un aizvērt ciet un saprast, te ir tāda realitāte, te ir citādāka. Es varu radīt. Ko vēl tu vēlies šeit un tagad? Kādu sajūtu tu vēlies izjust sevī? Aicini to iekšā un izjūti to caur vizualizāciju. Ļaujies vēl plašākam lidojumam. Ko vēl tu varētu iedomāties, lai pavisam spilgti sajust to emociju, pēc kuras tu tiecies? Atceries, tu esi šeit, tur, kur tu sēdi meditācijā, bet tava iekšējā pasaule ir bezgalīga. Tā vienmēr ir tevī. Tā vienmēr ir ar tevi. Lai šīs dienas gaitā tu praktizētu apzinātību un būšanu šeit un tagad, apdomā, kā tu vari pirms katras situācijas vizualizēt, varbūt perfekto iznākumu, varbūt vienkārši to, kad es jūtos lieliski. Un tad, kad varbūt tu sajūties ne tik ļoti lieliski, uz brīdi aiztaisīt acis, pateikt sev, es izvēlos šo emociju un ar vizualizācijas palīdzību nokļūt tajā sajūtā. Es tevi aicinu uzticēties sev, kā savu sajūtu radītājam, un tev noteikti viss izdosies. Lai tev brīnišķīga diena!